Čau, Edī. Laura, prieks tev satikt. Prieks. Kā klājās? Baigi forši. Visās jomās baigi forši. Augam, gan uzņēmums aug, gan es augu. Tā kā viss forši iet uz priekšu. Skatos tev arī. Tīri labi, vai ne? Veicās. Kubiks, geļiks. Dodās uz priekšu aug. Jā, kustamies tieši tā, lēnā garā, lēniem soļiem, normāliem soļiem dodamies pārliecinoši uz priekšu, jā, un atbraucām ar geļiku. Cik daudz kvotas ir gadā? Tajā momentā bija 5 kvotas uz visu Latviju. Jauno tātad modeli. Vispār 5, ja? Jā, šis ir vienkārši jaunais modelis, kas 2025. gada modelis skaitās. Un cipars, cik viņam bija? 257,000 viņi samaksāja. 257,000, nu, mašīna man patīk, mašīna ir interesanta. Tev pašam vispār ir kāda vēl mašīna bez šitās? Tāda pašam savējā. Man jau nav savas mašīnas. Sarkanie numuri un mainas laika autiņas. Izbrauc ar tādu nedēļu atpakaļ ar M5. Tam mums bija arī stāsts par vienu M5, kuram mēs dzinēju mainījām, ar kas atnāca. Viņš vēl ir pieejams, tas M5? Tas M5 ir rezervēts. Es esmu dzirdējis ap M4, ko pirk, ja? No mums tāda interesanta hype. Tur es sačakojas viņu. Jā, viņš lēnām taisās. Viņš kļūst par ātrāko M4 Latvijā. Un tad viens cilvēks man prasīja, kāds zina, ka būs ātrākais? Un man atbild bija, kādam būs ātrāks, mēs taisīs vēl ātrāk. Jā, es dzirdēju šo. Es daru, ko pagaidām, jā, viņš lēnām taisās. Daļai audio pacelt, daļai celsim nākošu nedēļu. Viņam ir kas izdarīts atkodēts vadības bloks, kas no 22. gada obligāti jādara, lai kaut ko viņi darītu. MHD licences uzlikt virsū. Downpipe uzlikti, un tagad ir liks midpipe OPF filtru vietā. Okay. Downpipes jau sadzirdēju. Varēja dzirdēt, jā. Un man viņam ir baigi forši uztaisīts, kā viņam standarta režīms un tēma režīma. Standarta režīmā super cools, nešauj vispār necik. Tēma režīmā šauj virs 3,500 gāzi atmet. Es daru, ka ja tu lēnām brauc, viņš ir tās kluss. Netraucē nevienam, bet ja gāzi to var dzirdēt. Jā, nu, un tad plānojam dabūt 650 līdz 700, kaut kur tajā rajonā. Un tad nākamā lieta, ko viņam dara, maina turbīnas. Pastīsimies ar to, tas ir diezgan dārgs, prieks kaut kādi 5-6 tūkstoši. Un tad, protams, tā jauda var būt vēl lielāka augšā. Nu jā, bet tu to autiņu būvēji priekš sevis, priekš savām emocijām. Jā, es viņu būvēju tīri priekš sevis. Man viņš ir tāds ielas plus trases autiņš. Līdz ar ko, jā, man gribās viņu uzbūvēt ātri, bet jā, pašā laikā, lai viņi var normāli braukt ar ikdienā. Un tā, manuprāt, viņam ir tā foršā lieta. It kā viņš ir ātrs, bet tajā pašā laikā viņš ir diezgan komfortabls. Ir viņš komfortabls. Jā. Jo es salīdzinu iepriekš bija 90, 335, nekā CM. Nu, ar viņu braukt bija principā tāpat. Jo man pēc tam likās, ka mašīnas var būt super cietas, tur kratīsies. Nav nemaz tik traki, ir tīri normāli. Un tīpaši ņemot ārā, kad Latvijā mums ziemas ir, labi, šitā ziema nav sniega, parasti ir, tad X-Drive baigi foršais. Protams, X-Drive. Priekš Latvijas apstākļiem baigi labā lieta. Ir tīpaši tādai sportiskai mašīnai, X-Drive ir reāli svarīgs. Jā. Ir sniedziņš kaut kāds ledus uzsācis, uzreiz viņš... Jā, tīpaši pie lielas jaudas, arī teiksim, ieslēdz tikai pakaļas piedziņu, ir tikai slapšs, nav pat nekāds sniegs, viņš tikai spolē, vai ne? Līdz 100 km/h tikai griežas riņas. Tā kā X-Drive ir baigi forša opcija. Man baigi patīk, ka ar X-Drive var atslēgt. Protams, tu es vienmēr salieku uz M2, hops, izslēdz ārā, pretslīd izslēgt, pakaļ tikai ieslēgt. Jā, tā ziņā tās podziņas ar baigi foršās. Baigi ātri var, tu brauc, vienu uzmet, otru uzmet, baigi ātri. Vai kaut kur skaņu, tu redzi, pirms vajag bišķi skaļāks. Baigi ātā mašīna. Arī spotrīši mazie kaut kur tur. M2, Bet jā, Klau, īstenībā runājot par tādām cietām M-mašīnām, protams, visas iepriekšējās M-mašīnas bija cietākas, tā teikt, jā, tādas tik tiešām cietākas. F87 M2 reāli ļoti cieta mašīna. Mēs vismā bijām arī toreiz Bikterniekos. Bet tieši tā iekāpjot jau nākamajā paudzē, jo G-sērijā, krietni mīkstāks autiņš, krietni. Tāds vairāk tā kā iela un sportiskais iela trasu to var apvienot. Ar M2 jauno es braucu? Es braucu, jā, ar M2 jauno. Arī mīkstāks? Viņš ir krietni mīkstāks par iepriekšējo M2. Iepriekšējais M2, tas bija, mēs salīdzinājām arī, mums bija viens tāds maziņš video. Es redzēju, ar to, kas tirgojas SSA, jā? Tas melns arī, jā. Jā, no G-Motor. Un, jā, tas autiņš tik tiešām tā diena pret nakti, protams, ar to M2 iepriekšējo F-sērijas. Trasei, nu, es domāju, ka varētu būt pat jautrāks, interesantāks. Viņš ir tāds rīdīgais sprīdzeklis, mums tur arī bija piedzīvojums toreiz ar to otru džeku. Viņam nebija kārtīgi riepas uzsījuši un čāls apgriezās trases vidū. Bet jā, īstenībā jautrs autiņš. Tā kā tavā plānā ir uztaisīt jaudīgāko M4 Latvijā. Jaudīgāka, nu, protams, līdz kaut kādai konkrētai robežai, jo tā, ka tur viņš man
izjūgt pēc gada, tā es negribētu, vai ne? Līdz ar ko tas plāns arī, cik, es beigās mašīna eksperts neesmu, vai ne? Bet cik es skatījos, 800-850 zirbus, tā ir ļoti daudz, brauc diezgan ilgi, tā kā tie varētu būt tie griezti. Kas arī ir dabūnām, protams, uzliekotās turbīnas, gan vēl tur pāris lietiņas jānomaina, vai ne, bet tas ir dabūnams ārā. Tieši tā, tu zini kā, ja tu dabūni meistars, kas to jau ir izdarījuši un reāli, kad viņi to tiešām paši ir izdarījuši citai mašīnai, tas reāli strādā un kalpo, un laicīgi maina eļas līdz 5000, tad tas viss strādā, kāpēc ne? Bet ja kaut kādā testā, tad bišķīt ir jābūt vairāk informācija. Jā, lai nav kā tā M5 motors. Jā. Bet M5 dzinējs 4.4, viņš ir krietni nitīgāks kā V6, M3 tavam M4, M4 tavam un vispār M3, M4 tie dzinēji ir krietni izturīgāki. 4.4 ir, to zina visi, viņi ir nitīgāki dzinēji. Bet... Ko tu par jauno M5 domā? Viņš ir benzīns un arī hibrīds kaut kāds elektrobišķi arī, ne? Plugins, izskajās, Tāpēc es uzskatu, ka sporta mašīnai, jo M4, M5, M2, tas ir sporta mašīnas. Tas nav superkārs, bet tas ir sporta mašīnas. Viņai ir jābūt līdz 2000 svaram. Ja tas svars ir lielāks par 2000, iedomājies, piemēram, tu brauc ģitarniekos tajā, kur ir 90 grādi. Tu vienkārši tādās riepas noēd. Ja tu ej normālā ātrumā, ja tu kārtīgi nesabremzējies, tev paliks pusriepas uz asfaltu. Tāpēc tas hibrīds dzinējs, viņš ir ok. Viņu tur vairāk zirgi, viņam viņš starta momentā ir ātrāks. Bet ikdienā braucot ar viņu, varbūt ok, bet ja tu gribi uzsportot, es uzskatu, ka tas vairs nav īsti tāds sporta auto. Jaudīgs, nevis jaudīgs ikdienas autiņš, bet ne trasē. Trasē tur vairs nav ko darīt. Iepriekšējais F90. Tātad, tas jau ir autiņš, man liekas, M5, kas ir labākais no visiem M5, kas ir tieši šis face sarkanais, kas ir labākais, kas ir uztaisīts. Viņš ir reāli, tieši no M5. Bet trasē M2, M3, M4. Kaut kā tā. Tā kā trasē pareizais aparāts, bet reāli ar tik daudziem zirgiem tur būs jautri tev, ne? Nākamgad. Es domāju, noteikti. Jā, nākošais gadu uz Pērnavu jābrauc uz poršēringu. Es skatījos no māja, viņa laikam vaļā, tā trasa. Viss īstenībā, viss trasas varās vaļā no māja. Visties no māja. Es pats jau beig foršā trasa un tādā ziņā, ka nav tā kā biķerniekos, ka tu mauc betona sienas tie, vai ne? Zālīt tāda izbrauc ārā, nekas baigi nenotiek. Biķernieki īstenībā ir sarežģīta trasa. Īstenībā viņi ir sarežģīta trasa, un tev arī tā bija tā viena no pirmajām. Man arī īstenībā tā bija. Jā, biķerniekos es biju braucis vienu reizi tikai ar Lambo. Man bija toreiz tas 3 apļā, kas ir tā dāvankārta, un tā trasa bija tāda. Man viss riepas noēd. Es braucu ar nemācēju, es braucu līkumos, tagad uz riepām palika. Es atceros, ka toreiz bija, tu beigās uz trīniekiem aizšādi, lai piebeigsim. Trīniekos piebeidzam, jā. Bet piekrīt, tas autiņš reāli dod emocijas, reāli ir forši. Jā, jo kā man parasti ir lietām, es kaut ko teiksim, kaut kādā telefonu nopērku kaut kādu lietu, kā liekas dārga lieta, priecāšos, vai ne? Es priecāšos tieši vienu dienu, bet mašīnas priecājos katru reizi, kā es iekāpju. Tādā ziņā, baigi forši, kad nepazūd tas prieks, kas bija pirmajā dienā. Tas ir ļoti svarīgi, un vienmēr šām lietām jāpievērš uzmanība, lai tu būtu, tā teikt, produktīvs. Pielaid vāģis, maic uz lūtām, diena ir labāk, tas ir svarīgi. Klau, nice, ok, bet mums jāuztais vēl viena lieta būs, es domāju, man ir C63 AMG-S. Arī to es redzēju, tirgojās 59,000, ja? Baigi labāk cēna viņam. Cik viņš nogājis? Viņš ir nogājis 90, arī kaut kas līdzīgs tās 90. Bet mašīna ir forša, viņa ir īstenībā rēta krāsa, viņa ir tiešām. Bet viņš nav pēdējais ar V8? Viņš ir pēdējais ar V8. Jā, es skatījos, jo tirgojās, laikam, gadu jaunāks S, kas jau ir jauda krietni mazāk un V6, vai ne? Jā, vispār jaunais C63 ir divlitrīgais, turbo. Kaut kā galīgi neliekās. Man liekas, ka tieši tam šitam V8 tā vērtība paliksies, saglabāsies tikai tāpēc, ka tas ir divlitrīgais. C63, kaut kā nē. Tāpēc viņi spiež uz to, ka tiem mazajiem, tātad mazākiem izmēra auto, kas C klasa, skatīsies, ko tālāk BMW palaidīs ar M3, M4, ka tur arī nav kaut kāds maziņiem motori. Es domāju, ka par tiem baigā tādu, protams, viņi tur sakarinās turbīnas, kaut kādu hibrīdu, kaut ko klāt, tur viņš būs ātrs, bet tas vairs nav tas, es uzskatu. Tā kā šiem viennozīmīgi vērtība turēsies. Bet mēs varētu uztaisīt vienu tādu mazu video, saliegot abas mašīnas kopā. Protams, tavs būs ātrāks. To jau BMW vispār ir ātrāks M4 pat C63 jau stokā. Bet jaudiņiem ir līdzīgi, 510 abiem, ne? Jā, jaudiņiem ir līdzīgi, bet viņš ir ātrāks. Kad tu skaties testus kaut kā, viņš ir žiparīgāks. Viņš aiziet, bembīts ir fiksāks. Tā dinamika viss tāda kaut kā. Bet uztaisīsim
Abi viņi ir skaļi. Mēs salīdzināsim skaņas varbūt. Es domāju, ka tur AMG varētu būt uzvarēt, jā. Jā, bet skatīsim, tavs būs ātrāks, bet uztaisīsim tādu interesantu mazu apskatu abiem auto salīdzināt. Viņas ir līdzīgas mašīnas. Viņas līdzīgas. Tavs skaitās, tā kā, jaunāks jau modelis valkās garāk. Tātad, Viņš nav vieglāks gadījumā. Viņš izstāstās bišķi mazāks uz acu, ne? Zin kā, viegluma ziņā, man liekas, viņi ļoti arī līdzīgi. Viņi jau, zin kā, AMG, viņi līdzina, lai tie svari ir līdzīgi, lai jaudas ziņā bembītas laika būtu priekšā. Viņi to visu skatās un tas viss tiek izpētīts, lai tā interese būtu. Es domāju, ka viņi būs ļoti līdzīgi, man liekas. Bet, to mums vajadzētu uztaisīt. Tas būs notestēt. To mēs arī izdarīsim sarunās. Nākamā nedēļa sarunāsim ar laikiem un būs kontents. Laura, tu biji minējis video, ka tu pirks no manis šito G-klasi. Bet nē. Bet teici, ka G-klasa patīkās tev. Kā tev patīk? G-klasa man patīk. Noteikti ne kā pirmā mašīna, jo man patīk ātras mašīnas. Bet vispār kā kaut kāda otrā noteikti, jā. Bet vai es nākošo pirkšu G-klasi? Un īstenībā gribās 911 Porsche nopirkt. Bet tagad, es domāju, no otras puses, no manai mašīna, ja būs ātrāk, 911 Porsche, varbūt trasē ne, bet uz ielas, jā, tā kā par to es vēl domāju. Bet G-klasa, jā, man patīk. Man patīk, ka vērtība nekrīt, vai ne? Bet tā vērtība saglabājās. Viņš ir dārgāks nekā es par viņu samaksāju. Jā, tā kā var būt kaut kad, bet vienmēr arī domāju, no otras puses ņemot vērā, kas ir attīstīt biznesu, es to nav ilgšu biznesā, cik ātri biznesa sauks, vai ne? Jā. Tā kā no vienas puses, protams, gribās dārgas mašīnas vēl kaut kā, bet no otras puses gribās uztaisīt kaut ko, kas cilvēkiem ir ko jēgu dod, vai ne? Cilvēkiem sniedz kaut kādu pievienoto vērtību. Un tajā brīdī, kad tie ir kaut kā 200,000, tad jau to var uztaisīt, kaut ko ievērojamu. Jā, piekrīt, es tev pilnībā piekrītu, bet, kā jau tu arī teici pats, tas autiņš iedod tev tādu prieku, gandarījumu, motivāciju, tātad darboties vēl un kaut kā tā, bet, jā. Jā, vienmēr, kā man vispār patīk dzīvot, es zinu, ka cilvēkiem varbūt tas tādā veidā nepatīk. Nopērts kaut ko, ko tu nevar atļauties, un tu ļoti ātri to varēsi atļauties, vai ne? Jā. Jo arī brīžos, kad, teiksim, maina dzīves, iet pārācās no vienas uz otras, es parasti paņemu tādu dzīvokli, ka es baigi nevaru atļauties. Jā. Bet tai paiet 2 mēneši un pēkšņi viss jau kārtībā, vai ne? Jā. Tādā ziņā noteikti kaut kādas dārgas lietas, nav svarīgi mašīna vēl kaut kas, bet mašīna īstenībā ir viena no dārgākajām lietām, ko tur nopirkt, neskaitot māju, vai ne? Tādas lietas motivē, jo tev ir spiediens, vai ne? Tev, kā viss tagad, jāmāc, es nevaru savādāk. Un daļai cilvēku, manuprāt, tas palīdz, man tas baigi palīdz, bet es domāju, ka lielākajai daļai cilvēku tas rada nevajadzīgu spiedienu, ko viņi neiztur, un beigās ir sliktāk, nevis labāk. Tieši tā, pilnīgi piekrīt. Tas ir atkarīgs no tava izturības līmeņa. Tieši tā, cik tu esi noturīgs. Tu pats sev uzliec tātad smagāku somu uz pleciem. Jāmauc, nav variantu. Pilnīgi pareizi. Tas mindsets ir tāds, kādam ir jābūt. Pilnīgi pareizi. Es tāpat domāju. Es nopirku, šito vāģi, un man bija domas likšu līzingā kaut kā. Tā beigās es domāju, nē, zin kā, nekādā līzingā viņi nelikšu, močīšu. Vienkārši un viss būs ok. Tā teikt. Tā kā Latvijai ir izteikts, ka cilvēki investē vairāk dārgos auto nekā savā veselībā. Noteikti. Es pat ietu droši vien tik tālu, ka es teiktu, ka cilvēki vairāk investē alkoholu nekā savā veselībā. Latvijā īstenībā diezgan nopietni. Jo tā tiešām ir, jo varbūt tā veselība, tu veselību nevar parādīt uz āru. Ja ar G-klasu iebrauc vecrīgā, vai ne, tur vecens saskrien, droši vien pilns uz mašīnu. Ja tu vienkārši labi jūties, tu neviens to neredz. Pa lielām to jūt tikai tu pats. Manuprāt, ka cilvēki beig koncentrējās uz to, ka viņi grib parādīt uz āru, rekā man forši iet. Ja es nopērku dārgu mašīnu, es to varu parādīt. Starp citu, Latvijā arī cilvēki ļoti bieži pērk tur dārgas mašīnas un dzīvo vienas ap dzīvokļus tur pļauniekos, vai ne? Jo dzīvokli arī tu īsti neparādīs uz āru. Mašīna parādīs visur, Instagramā, TikTokā, izbrauks ielās, vai ne? Tas tā ir. Bet vai tas ir pareizi vai tas ir nepareizi? Es domāju, ka katrs dzīvo kā grib, katrs investē tur, tajā lietā, kas viņam dod prieku. Jo, protams, neinvestējot veselībā nebūs nekas beigās labs, vai ne? Tev būs dārga mašīna, jutīsies sūdīgi, vai viņi pat nebrauks. Bet es domāju, ka katram vajag investēt tajā lietā, kas droši vien viņam nes prieku. Katrs jau pats jūt, laikam, īstenībā arī. Kādam varbūt tā ir mašīna, kādam varbūt tā ir 07 šņābis piekdienā, bet katrs investē tajā lietā, kas viņu padara laimīgu. Bet bieži vien cilvēki investē lietās, un viņiem šķiet, ka padarīs viņus laimīgus, bet tas tā nav, vai ne?
baigi bieži. Un manuprāt, it īpaši tas ir brīdī, kad cilvēki uzstāda kaut kāds mērķis. Tur es tagad kārtīgi strādāšu, un es tur nepriecāšos, nopelnīšu 100 000, tad es tur būšu priecīgs. Pienāk tas mērķis un sajūta nemainās. Paliek tieši tāds. Ja par to es stāstīju, biju skolā, 41. vidusskolā. Stāstīju arī par daudz dažādām lietām jauniešiem. Un viena lieta, ko es beigās teicu, ka visas uzvaras tev šķitīs vienādas prātā. Nav svarīgi, tu nopērci to mašīnu vai sakrāji maniem proteīnu batoniņiem. Tā viena uzvara tev būs vienkārši kā viena uzvara. Tieši tas tā arī ir, jā, precīzi, tas tā arī ir. Man pašam ir bijusi tāda pieredze arī īstenībā līdzīgi. Man likās sen, jo tu nesik gadus atpakaļ, kad ir jābūt X summa, ir jānopelna, ir viņa. Un, zin kā, un tu jau tādā, tev ir jāiemācās atalgot sevi. Jo, ja tu to neiemācīsies un nenoķers to sajūtu, ok, es izdarīju, atalgo sevi, viss tas tev par to, dodamies tālāk, saliec savu plānu, kā viņš ir močīt. Jā, tāpēc man vajag uzstādīt daudz tādus mazus mērķus, vai neko tu var izdarīt katru dienu. Tur pasportot, tur aizies darbu, tur paliec stundiņu ilgāk. Nē, varbūt tur katru ēdienu reizē burgeru sapēt reiz nedēļā, uzstāt tādus mazus mērķus sasniedz. Tad arī rodās iekšēji tā sajūta, ka es esmu cilvēks, kas var izdarīt visu. Es pasaku, izdarīšu, izdaru, vai ne? Jā, tieši tā. Pasaku, izdaru, un beigās jau tu sāki ar vien vairāk un vairāk, vai ne? Jo arī, kad es, teicu, mēs sākām uzturu bagātinājus ražot. Es pirmajā gadā apgrozīšu 500 000, un iekšā bija tāds sajūta, tagad es pateicu internetam, ja man nesanāk, bet beigās sanāca 8 mēnešos apgrozījām 750 000, Nav pat gads pagājis, izdarījām vairāk. Un tagad man tā sajūta, kā es varu teikt, 3 reizes vairāk, vai ne? Jo katru reizi, kad tu pasaki un izdari, tev rodās pārliecība lielāka par saviem spēkiem, vai ne, ka būs? Protams, tā ir tāda, un arī es arī pierakstot, ja tu piefiksē, reāli lietas piepildās. Man ir tās viens interesants stāsts. Tātad, pirms kaut kādiem gadiem 7, es uzrakstīju uz tādas mazas lapiņas, 10 centimetrīgas, cik es pelnu katrā mēnesī. Ieliku viņu makā. Viņi man tur nostāja vairākus gadus, un tagad es izvilku viņu ārā pēc 2 gadiem, skatos, tieši tā arī bija. Tur bija kaut kāds progress, tur nezinu, 1000 eiro, 1500, 2000, un es skatos, un, protams, viņš nebija pa mēnešiem, bet viņš bija tieši tāds. Un es apgriezu lapiņu otrādāk, sarakstīju tālāk uz priekšu 2 gadiem, un sanāca tā, ka sākumā varbūt es bišķiņu atpaliku, bet pēc tā 2 gadu mērķa es skatījos, jau pelnīju 2 vai 3 reizes vairāk. Līdz ar ko, manuprāt, dzīvē piepildās tas, ko tu koncentrējies, vai ne? Pierāvu klāt. Arī kādu pirms tam teicu, tev bija doma, ko varētu gāklas, tur vai ne, pēc nedēļas tur zvanu sāka rekordu gāklasē kvot, vai ne? Un dzīvē jau vienmēr mēs redzam tos, ko mēs koncentrējamies. Man īstenībā bija baigais stāsts ar to M8, ar to, ko es pagājuši gadu braucu Latvijā. Man tieši tāda mašīna bija ielikt vision boardā. Tieši tādā krāsā? Tieši tas first, viņi 400 gabalu, first editions, viens no 400. Man viņa bija vision boardā. Un es biju Balī iepriekš bijis kaut kāds, pirms man salikās visu to mašīnu, pirms tā braucienu. Un es biju meditācijā. Es sapratu, ka man jābrauc rallijā, jāpiedalās. Pēc tam man parādījās tā mašīna. Beigās to vāģi, un man bija kaut kāda vēl tā vīzija, ka viņi ir aplīmēti, viss tas. Es vienīgais, kurus neuzlika Akrapovičs, tas arī man bija vīzijā. Bet, un beigās es viņu uztaisīju reāli tādu, kādu vispār es biju pats noskrīnojis bildi, ko es biju vizualizējis, ka tas reāli būs pēc gada, ne mazāk, pēc 9 mēnešiem, pēc braukšanā vasarās. Man laikam vienīgā lieta, kas bija tāda lielā lieta, ko es pirms tam neiedomājos, ka man būs uz tā mašīna. Šo mašīnu vispār nopirku super nejauši toreiz. Tātad es gribēju 911 Porsche. Un tā es draudzene runāju, kur gribās tur Porsche, bet 200 000, daudz, tur arī leasings, tur super dārgs, pirmā iemaksa. Un tad mēs izdomājam, vai kaut ko bišķiņu lētāku. Bišķiņu lētāku. Es piesēdos pie kompisa, atceros, es redzēju Rediju ar Niku Jansonu podcastu, tur First Auto mašīnas tirgo, īstījās uzticams džeks, iegāju iekšā, atradu, uzsit, manuprāt, tev ziņu, un pēc dienas jau bezmazliet visu darāja ņēmām viņu. Viņš pat nebija uz vietas. Tā kā tas bija tāds, ja cilvēki saka, varbūt, kāds tur taisa impulsu pirkums uz 50 eiro, tad man ir bijis pār 10 000, vai ne? Jā, tā laikam bija tā vienīgā lieta, ko es pirms tam nedomāju, es gribu šito, man būs šitas. Jā, bet viss redzi, citreiz tas ir tāds pierādījums, ka viss labi sagāja. Tev bija tā droša sajūta, tu arī ļoti droši tā uzvedies, vai visu tur darām, tā uzticējies. Un viss reāli sagāja labi. Un foršs aparāts tagad. Bet to nebūtu žēl tagad pa 200 tu paņemt kaut kādu 911 Porsche,
braukt ar viņiem, ar to Porsche braukt uz biķerniekiem. Nebūs žēl. Man nav žēl lietas. Es zinu, ir cilvēki, kas iPhone'am nopērk iPhone līmē, tur plēvīts. Man kā ir kāda starpība, vai ne? Es pa lietām vispār nesatraucos, vai nezinu, kāds tur saka, stāvēja tā, tur noliks, varbūt kāds tur uzstīs durīm. Man liekas, tas ir lietas. Tas tā kā, tu nestraucies, ka to bots netīrs paliks, vai ne? Nopirks jaunas bots. Jo, manuprāt, tas brīdis, kad rodās tas satraukums pa lietām, ir taktiņas nevar atļauties. Varbūt man būtu Porsche par 300,000, tad es domātu, kas tur ar viņu notiks, vai ne? Jo tādu, es tur reāli nevaru atļauties šobrīd. Bet tā, ka tur lietas, ko tu vari atļauties, manuprāt, nav tas satraukums tik liels. Kad mājās, nezinu, krūzīt izkrīt no rokām, viņš baigi nestraucies. Kāda starpība jauna nopirkšana. Un, manuprāt, kad šis viss satraukums ir arī tāpēc, kad latvieši investē vairāk mašīnās nekā veselībā, viņi nevar viņus atļauties. Tu nopērci kaut ko tādu, ko tu tur knapi sakrājas naudiņu, vai ne, ka to konts tukšs paliek, tu nopērci, bet nevar viņu atļauties. Bet tu satraucies, kas viņai notiks, vai ne, kā es jums pārdošu. Un, manuprāt, tā nav īsta apziņa, ar ko dzīvot, jo vajag dzīvot no ar tādu mieru prātā, vai ne, un tas to daži mieru nedos. Piekrīt. Tad iedomājies, tu nopērci kaut kādu 298 GTB Ferrari vai SF90, vai arī, piemēram, nezinu, to pašu 911 Porsche. Un tu iebrauc trasē, tur taisnītā izēj ārā, tur kāds tiltiņš biķerniekos. Tur tev paiet kaut kas garām ar veco E46 un uzmet akmeni. Rēģina loks 4. Un tad sāc domāt, vai vēl kaut kur trapa, halbu tur. Es domāju, tā ar to jau arī jārēķinās, ja brauc uz trasi, vai ne? Bet tad arī jākrīt mēnesī vismaz iekšā normāliem rubļiem, tu laid un vispār, ja mēs runājam par kaut kādu tādu budžetu, es domāju, ka tava mašīna nedrīkst maksāt vairāk kāds 3 mēnešos nopelnu. Līdz ar ko, ja tu gribi nopirkt, teiksim, šitādu, vai ne? Tev ir jāpelna 90,000 mēnesī. Man ir 90 jāpelna. Klau, varbūt kāds mēnesis ir tāds bijis, bet tagad... Man tā šķiet, jā. Nē, varbūt... Es tev piekrītu. Ja tu esi tur baigais autofans un tu tur tādu prieku savā sagādā, labi, pusgads, vai ne? Bet bieži vien, manuprāt, cilvēki paņem tādas mašīnas, kas ir 3 gadu algas viņiem, vai ne, 4 gadu. Bet pusgadā es ierakstos. Jā. Jo tad, es domāju, 3-6 mēneši, tas cik tur nopelna, tā ir tā mašīna. Bet tu iedomājies, 6 mēneši tev ir jāmočīdē šitādas kastes. Vienkārši braukt kaut kur. Jā, jo tajā brīdī man vispār patīk salīdzināt lietas tā, cik man ilgi tagad ir jāstrādā, lai es to nopirktu. Jā. Jo, cik man ilgi tagad būs jāstrādā, tā man būs jāstrādā tur tik, man sanāks mašīna. Vajag man to mašīnu izstāst, moša bolta braukāšu, vai ne, pa drīnīgi. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Motivācija dzīvē sportā. Kā pārvarēt slinkumu un uzsākt kaut ko darīt, kā pārvarēt slinkumu, aiziet uz treniņu? Man atbildi droši vien tāda atbildi, kas cilvēkiem varbūt šitīs tāda nestandarta atbildi. Es vispār neesmu kāds motivācijas cilvēks. Man šķiet motivācija kā tāda, viņa ir bezjēdzīga. Tāpēc, ka es neesmu motivēts kaut ko darīt katru dienu. Es esmu motivēts varbūt 20% no dienām, vai ne? Manuprāt, ka pirmkārt tev vajag iemeslu, kāpēc. Kāpēc tu to gribi? Kas es teiktu, nav 90% cilvēku. Viņi nevar pateikt, kāpēc viņi iet uz darbu šodien. Kā vienkārši kaimiņš iet cerēju, vai ne? Un tā, ka tev ir tas kāpēc, tad tu vienkārši uztaisi plānu, super vienkārši tādu līdz konkrētām darbībām, ko dari katru dienu. Un vienkārši dari. Un tagad negribi darīt, tu atceries pāga teiksim, pieņemsim. Es gribu pelnīt 90,000 mēnesī, lai šo mašīnu nopirkt. Tādā dienā jāpelna 3,000. Ne? Kas man jāizdara katru dienu, lai tos 3,000 nopelnītu? Ir kaut kāds konkrēts darbības, nezinu, jāieliek tur reklāmu, jāuzfilmē video. Un tagad negribu to darīt, tu atceries pāga, es šo mašīnu gribu. Tad uzfilmēšu to video, vai ne? Manuprāt, tas cilvēkiem pietrūks tas kāpēc, un tad plāns tāds, ka ir vienkārši darbības katru dienu. Jo ļoti daudz cilvēku saka, teiksim, es gribu pelnīt vairāk naudu. Tad, ja mums prasa, labi, ko tu dari? Vismaz tu CV varbūt aizsūti kaut kur? Nē, aizsūti. Kā tad? Tad tu nevis gribi pelnīt, bet tu domā, ka varētu, vai ne? Jā. Tā ir tāda disciplīna mazajām lietiņām, ko tu audzē, lai tu nonāktu pie kaut kā lielāka. Bet kā varbūt to disciplīnu dabūt? Uzlikt ļoti daudz mazus mērķus viņus sasniegt. To, ko es arī teicu iepriekš, ja tev būs mērķis piecelties 7, neuzspiest snūzu telefonā, vai ne? Tu piecelsies, tu būs mērķis saklāt gultu, izdarīs, mērķis iziet pastaigā, izdarīs. Un tu jau būs izdarījis, teiksim, uz 12, tur 20 lietas, un tagad tev būs jāizdara tā 21. kaut problēma, tu liksies pagaid. Es šito visu izdarīju, kas ir tā mazā problēma, vai ne? Un tāpēc, manuprāt, sports ir tāda superīga lieta, jo sports vienmēr sagādā grūtības, bet ja pašā laikā tas ir cīņa tikai ar sevi, vai ne? Tur nav nekāda apkārtēja faktora. Ja tu sevi visu laiku piever tādā cīņā, teiksim, tur darbā ir kaut kāda problēma, kur ir apkārtēja kaut kāda faktora, un to te uzvarēt ir vieglāk. Pilnībā piekrīt, jo es arī īstenībā baigi disciplināts esmu jau pa lielam, man liekas, no kaut kādiem 2 gadiem.
ceļos laicīgi, sportoju. Vienmēr esmu sportojis, jo bez sporta vienkārši tev liekas, ka brīžiem tu vari aizraut ciet. Liekas, es aizrautu ciet, bet tu vari novirzīties no sava vispār mērķa un sākt darīt kaut kādas muļķības. Tas ir viens. Un otrs, kas ir baigi labā štēle, ļoti labi lietas. Nezinu, vai tu esi darījis vai ne, elpošana. Tu esi darījis vienu kopu elpošanu? Jā, elpošanas vingrinājumus es taisīju 2 gadus pa 4 reizēm dienā. 4 reizēm dienā? Bet tagad es vairs netaisu, jo bija tas viens brīdis, kad es taisīju, un man šit, jā, man ir prāta skaidrība, man tur ir šitas, man tur ir tas. Bet vienā brīdī es jūtu, ka man tur vairs nevajag. Nu, kad tas man vairs nekādas plusus nedod. Okay. Ja es arī agrāk peldēju ziemā. Es to pašu arī darīju. Vairs es to nedarīju, jo man šķiet, tas vairs man neko nedod, vai ne? Precīzi. Man pilnīgi piekrītu peldēšanu. Šogad es 1. gadu nepeldu, arī līdzi tur augstā tajā ūdenī ezerā, tukumā pēc treniņu braucu. Sēdēju, likās, forši to tās 3 stundas, pēc tam tu esi tāds baigi fokusētais. Bet šogad man jau liekas tā, ka man vairs to īsti nevajag. Zini kā, man tā šeit to vajag darīt tik ilgi, kamēr to ir ļoti grūti izdarīt. Jā. Bet ja es vienkārši tagad paņemt, iet iekšā Daugavā 2 minūtes nosēdēt, tas vairs nav grūti. Jā. Un tā ir tā lieta, kur es mēģinu iekļaut savā ikdienā, darīt lietas, ko es negribu darīt. Jā. Es kaut ko iedomājos, un es domāju, šis būs nepatīkami, tā tīzli. Tas būs jādara, jo pirms kaut kāda laiciņas uzstājās bija Gustavs Gotovs rīkoja tādu izdzenbaumas pasākumu, varbūt redzēja otrais. Un viņš man sauc tur uzstāties. Viņš saka, būs 600 cilvēki. Es domāju, paga, es esmu runājis priekšā no maksimums 30 cilvēkiem, tad būs 600, šo es toči negribu. Tad es noķēru sev pēc tās domas, domāju, nē, šito man tagad toči nu vajag darīt. Un aizbraucu, izdarīju, parunāju, skatos, cik daudz tur 5-10 minūtes. Un tā bija kaut kāda jauna pieredze. Ar kaut ko ļoti tādu, priekš manis nepatīkamu, varbūt sarežģītu. Un tā, ka, teiksim, bija jāuzstājās kādā aizvakarties skolā, kur bija 80 cilvēki, un likās, tev neviens nav. Tukšs zāle vai neslīdinot 600. Manuprāt, tā ir tā lieta, ko cilvēkiem arī vajadzētu darīt tās lietas, kuras tev negribās darīt. Protams, loģiski domājot, nevajag dzert šņābi piektdienas vakarā, negribās dzert, bet ja tev negribās, teiksim, iet sportot, tad vajag iet sportot. Vajag iet sportot, precīzi, tieši tā. Pilnīgi piekrīt. Bet par elpošanām, zin kā, es taisīju katru dienu elpošanu, bet tagad es taisu rētāk. Es jūtu, kad man vajag. Tur uztaisu katru 3. dienu, katru 2. Bet tas refrešs, ko man iedod, ir īpaši dienās, kad man ir jābūt tur, stresa noturīgi, tāda vienmēr reāli palīdz tā elpošana. Tāpēc es šorīt arī uztaisīju. Es uztaisīju tur savu staipīšanos no rīta, visu sastaipījos, pēc tam uztaisīju elpošanu, lai iefilmēju. Es kaut kad nesen taisu elpošanu, bet es viņu uztāju, ja es arī viņu taisu, ik pa laikam, es viņu taisu, tā kā es ieguļos gultā, ja man liekas, kad es nevarēšu aizmigt. Liekas, ka tur šitas projekts kaut kāds tās tur jādara, šitas tā ir baigi daudz domas, un baigi forši, ka tu uzreiz tās visas domas var izīt ārā no galvas. Tādā ziņā, es viņu taisu, bet diezgan reti, varbūt, nezinu, tur reizi, tur mēnesi, pa 3 nedēļām. Jo agrāk jārūp tas, ko teicu par to stresa noturību, varbūt tie brīži, kas nebija tik stresa noturīgs kā tagad, tas man liekas, tas man dod ritīgi daudz. Bet tagad tev rodās tā stresa noturība, liekas, protams, neko baigi vairs nedod. Bet elpošana palīdz stresa noturībai, vitamīni, jā? Vitamīni īstenībā vienam cilvēkam tas var būt svarīgākais pasaulē, otram varbūt īpaši. Viss ir atkarīgs no uztura, kas ir uzturā, un cik daudz to stresa ir ikdienā, vai tu sporto vai ne. Un cilvēkam, kam varbūt ir baigais vitamīnu deficīts, viņš piesaist tos vitamīnus un liekas, viņš ir citā pasaulē tagad. Viņam viss bija slikti. Varbūt kāds cits, kas ēd tīri labi, ļoti tur pilnvērtīgi ēd, tur visu laiku ārā saulē, viņš varbūt efektīvi daudz nejūt. Tā tas beigas atkarīgs no cilvēka, bet, protams, vitamīni ir kaut kāds pamats. Bieži vien cilvēkam prasa, ko dod vitamīni. Bet jāskatās no otras puses, jāskatās, kas ar tevi notiks, ja to nebūs te vitamīni. Jo vitamīni nedod nekāds plusus, bet vitamīnu deficīts vienkārši dod mīnusus. Latvijā viss mums ir baigi depresīvie. Viss cauri gadi, bet ziemā depresīvāki. Un ziemā tas ir D vitamīnu deficīts. Zini kā, ja vasarā cilvēki vēl uzņem, tad ziemā neuzņem, un ja tu nedzer D vitamīnu, ko kā cilvēki zina, ka vajadzētu, tad vienkārši jūties sūdīgāk. D vitamīns, ja dzīvojamies Latvijā, konkrēti par Latviju runājot, ir jādzer visu gadu. D vitamīns, protams, jādzer visu gadu. Jo īstenībā, manuprāt, tie cilvēki Latvijā iet pie ārstiem, 95% nebūtu jāiet pie ārstiem, ja viņi vienkārši katru dienu pasportot, lietot vitamīnus. Protams, viennozīmīgi, tieši tā. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai tu būtu. Tā teikt, produktīvāks, smaidīgāks. Un tas ir tas pats pamats, jā. Un tas ir pats pamats, ja tu no sevis gribi izspiest visu, ja tu gribi tādu mašīnu nopirkt, vai ne? Ja tu gribi nopirkt 20 gadus vecu Audi 80 droši vien, tad tas nebūs tik svarīgi, vai ne? Jo kad tērējās vispār vitamīni, minerāli, tad ir beigas stress, vai ne? Kad ir stress, kad mēģina no sevis visu izspiest, vai ne? Kad strādā 8 stundas ofisā, pelna 1500, kā visu tu var samaksāt par dzīvokli vispārējo, tad nav beigas stress, vai ne? Bet ja tu paņem kredītā mašīnu 300 000, tad tā viss spiediens ir, vai ne? Aiziet cits stresa līmenis, jā.
Tad jūs arī piekritīs tam, ka laba fiziskā forma palīdz būt veiksmīgam arī biznesā. Vai laba fiziskā forma palīdz būt veiksmīgam biznesā? Es teiktu, ka būs ļoti grūti ilgtermiņā būt veiksmīgam, ja tu neesi labā formā. Jo ko tev dos laba forma, tu vienkārši labi jutīsies un varēsi strādāt daudz. Tas pats par sevi kā negarantē panākumus. Ja tu strādā 12 stundas pie neīstās lietas, tāpat uz priekšu nevirzīsies. Bet visi cilvēki, kurus es personīgi pazīstu, kas pelna, teiksim, priekš Latvijas, teiksim, daudz naudu, 10 000 vairāk mēnesī, pilnīgi visi sporto katru dienu. Ja ne katru dienu, tad vismaz kādu brīdi ir sportojuši katru dienu, tagad varbūt pāris reizes nedēļā, bet visi noteikti kārtīgi domājis par savu veselību, tur vitamīnu un sports. Es neesmu redzējis vēl tādu cilvēku, varbūt tādu ir, kam būtu baigi daudz naudas, viņš vispār nesportot, viņam būtu pienāk par savu veselību, un es neesmu redzējis. Protams, tāda varbūt ir, bet es neuzskatu, ka tie cilvēki tādi droši vien būs jau tur gadus 5, 10, jo ir skaidrs, ja tu nerūpējies par sevi, tad visdrīzāk viss dzīvē vienā brīdī sāks iet uz leju. Pilnībā piekrīt, jo tas treniņi, viss pārējais, viņi tevi viennozīmīgi, tā teikt, nofokusē. Tas ir viens otrs, tavs smadzeņu darbība uzlabojās. Tā kā arī runājam tikko stresa noturība, viss pārējais, un tu esi pilnīgi tu esi cits cilvēks. Tiklīdz tu jau atlaidi, nezinu, tur kaut 2 nedēļas, un nedēļa neko tu jūti to, ka tev mazāk spēka, mazāk enerģija, mazāk motivācija. Tu varbūt no rīta necelies, kā tu teici, 7. Atslēdz mūnātājs, man vajag atpūsties. Īstenībā, jā, tas viss tieši tā nāk no tevis. Klau, kā tev liekas, kā mēs varētu iemotivēt jaunu? Kaut ko darīt? Vispār, jā, kaut ko darīt. Manuprāt, ka cilvēki kā motivējās no piemēra. Ja es braucu ar M4 pa centru un visi skrien fočējas, vai ne, tad ir skaidrs, ka ļoti daudz cilvēku nākamēnes fočējas tur veikalos, cilvēki grib līdzināties. Tātad viņi ir redzējuši kaut ko labu. Un ir skaidrs, ka cilvēks sako līdz tam, ko es stāstu. Ja es stāstu, ka nedzeru katru piekdienu, izēju pasportot, cilvēki to darīs. Jo tāpēc arī taisu baigi daudz satura, rādu tur visu, kas man ir. Citur sako, kur tur bez lielīties un ne tur mašīna nopircis. Bet es jau to rādu vairāk, lai cilvēki redzētu, kas ir iespējams. Jo tāds pilnu laiku uzņēmējs, es esmu tikai gadu pilnu, vai ne? Līdz ar ko priekš gadu droši vien cilvēks skatās, baigi tālu ticis, vai ne? Bet otra lieta, varbūt, ko cilvēki neredz, ko es bieži stāstu, ir tas viss līdz tam biznesa sākumam. Tas ir ļoti svarīgi, jo viņiem tieši tā jāredz cilvēkiem ir ceļš. Ja viņi redz rezultātu, viņi nesaprot. Ja viņi redz ceļu, bet viņiem parāda, bija tāds laika posms bija tāds laika posms bija tā, un kā tu to darīji, un kādas bija prakses tavas, lai tu nonāktu. Līdz tam visam tas ir baigi svarīgi, un tas arī būtu veids, arī kā, man liekas, motivēt tieši tā. Gan jaunākus, gan vecākus, vienalga pilnīgi jebkuru. Jo man liekas, ka šis ir tāds laiks, kad ir jāmotivē cilvēki. Man liekas, ka ir jādod no sevis ārā. Man ir tāda sajūta, ka liekas, ka gribās motivēt rītīgi cilvēkus un gribās teikt, kā bija kādreiz, no kā es sāku. Zinu, ka tur, raku aktu kaut kur 7. grodā man opas atbrauc. Es teicu, ka es tur darbojos, mēs tur celtniecībā, 15 gadi bija. 14. Ops atbrauc, viņš atrada mani, kad es tajā akā tur džeki, tur kaut kādi vecāki brigadieri ārā tie tur pīpē. Visi tie momenti, kas tev lika tātad skatīties uz lietām savādāk un vienkārši saprat, lai tu kaut ko sasniegt, lai tu dabūtu tur, nezinu, kūkas gabalu kā piemērs. Tev ir jāiet caur tam, tad tu ir tālāk un tālāk. Tā ir tā lieta, kas pietrūkst, kad ļoti maz cilvēki parāda to ceļu. Jo bieži vien, kad cilvēks rāda, kas viņam ir, tā viņam viss jau ir, vai ne? Tad jau kāds skatās un domā, šis džeks ir no manis tur 10 gadus priekš, es nevaru sevi ar viņu salīdzināt. Bet, ja tu parādi to ceļu, es domāju, tas ir baigi forši. Man droši vien būtu gribējies, lai es bišķiņu vairāk būtu rādījis, ko es daru un stāstījis arī iepriekš. Es pēdējos kaut kādus 2,5 gadus es tur katru dienu taisu 10 video, vai ne? Līdz ar ko tie pēdējie 2 gadi ir super dokumentēti, iepriekš es taisīju mazāk. Iepriekš es tāpat stāstīju par fitnesu, visu kaut ko, bet es nestāstīju par to, kā, teiksim, man iet, cik es tur pelnu šomēnes, ko es daru, lai pelnītu vairāk. Tas varbūt bišķiņ pietrūka, jo tas būtu, manuprāt, baigi forši cilvēkiem parādījis, ka vienā brīdī es tur pelnīju neko. Tad es sāku bišķiņu vairāk, tur bišķiņ kļūt disciplinētāks, pelnīju vairāk, bet tā reāli disciplinēts es esmu kļuvis īstenībā tikai nesen, es teiktu. Pēdējie kaut kādi, varbūt teikt, bišķiņ disciplinētāks pēdējie 4 gadi, bet tā ritīgi, es teiktu, pēdējie 2 varbūt. To es arī pamanīju, es strādāju pārdošanā, pats 6 gadi. Tā kā es piekdienās tur tusējos apkārt,
pārdošanā naudu nepelnīju. Nu, protams, priekš Latvijas pelnīju tur 2-3 tūkstoši, bet pārdošanas nekas. Bet tā, kad es beidzu brīvdienās tusēties un sāku sportot brīvdienās, tikai sportot, tad pēkšņi ienākuma līmenis arī dubultojās. Jā. Jo tusējot tā nauda vienkārši izdziest. Viena lieta varbūt, nauda izdziest, otra lieta, ka tu neesi uz 100% nākamo nedēļu točni. Nu jā, piekrīt. Līdz trešdienai tu nekāds esi. Nu jā. Un tad ir 2 dienas un atkal piekdiena. Nu jā, un tad sanāk 5 soļus paspēr uz priekšu, brīvdienās 2 uz atpakaļ un beigās uz priekšu nevirzies. Tieši tā. Un kādi ir nākamie mērķi? Nu, līdz cik gadi tagad tev, Lauri? 32. 32? Nopietni? 32? Tu esi jaunāks par mani. Kādu plānu līdz 35-niekam? Es tik tālu neplānoju. Es vienu gadiņu plānoju. Jā. Bet man arī tie plāni ir tādi, agrāk man bija super kaut kā detalizēti, tagad man ir diezgan tādi vispārīgi. Galvenais mērķis palīdzēt cilvēkiem justies labāk. Jā. To mēs izpildām dažādos veidos, saturs, uzturu bagātinātāju, konsultācijas. Tas ir viens mērķis. Otrs mērķis rādīt pēc iespējas labāku piemēru jauniešiem, kas, manuprāt, šobrīd izdodas ok. Izdodas ok. Varētu varbūt vēl labāk, varētu izdodas ok. Tas ir otrs mērķis. Un trešais mērķis drīzumā laikam māju jāpērk, es domāju. Tas ir nākamais mērķis. Tu gribi māju pirkt vai tu gribi būvēt? Es laikam gribu pirkt gatavu. Bet nav ko nopirkt. Tā ir problēma. Jā, nav ko nopirkt. Es skatījos nesen Mārupē bija tāda viena forša, bet pārdot jau, bet būvējās tieši tāda pati, pēc 2 mēnešu būs gatava. Es to pašu māju biju redzējis. 600 kaut kādi 5 laikam tūkstoši. Vairākas mājas bija, īstenībā Mārupē normāls mājas, sabūvēts, bet es pilnīgi piekrītu, vai nu nebija skats tur kaut kāds pa logu, tur forši, gribās atrast visu vienā. Vai grūti atrast visu vienā, vai ne? Man gribās, lai ir kaut kur tas Mārupi, kas Jo Mārupi ir tuvu, Mārupi ir pat, ja arī skatāmies, kur mums ir office, man sanāk pats no Ķīpstals, vai ne? Jā. Jo manuprāt, man it kā gribās dzīvot mājā, bet ja pašā laikā gribās dzīvot Rīgā. Manuprāt, ka Mārupi ir vienīgais tāds variants. Tu esi it kā tepat, it kā esi mājā, un viss tev it kā ir tā kā forši apvienos. Bet no otras puses arī domāju par māju, es domāju, sniegu tīrīs, vai ne? Kur tur lapas grābs? Salikt apsildāmo to brūģi, tur viņš nokusīs, tur maigi stāvēt. Jā, bet tāpat ir kaut kāda papildus darba, vai ne? Papildus darba, kas tev vai pašam jādara, vai droši vien vairāk jāorganizē, bet tāpat ar ko dar papildus lietu. Tieši tā, arī es domāju, var saorganizēt tieši tā, kas māja tīri kaut kā tā šitā, bet es tev pilnībā piekrītu pa māju un pa dzīvokli. Es to teikšu tā, manas domas laik bija tādas, ka es gribu tur klusajā rajonā dzīvokļi, tāda reāli forša pēdējā stāva, viss arī grūti kaut ko tādu reāli tik labi dabūt, ar kaut ko skatos, pētu. Pagaidām līdz galam īsti ir kaut kāda varianta, līdz galam īsti nav. Bet tajā pašā laikā es jūtu to, ka es esmu uzaudzis jau no bērnības mājā. Man bija šī pietrūkst tas, ka tur ir garāžiņa, ka tur varbūt izdīt svētdienu ārā, tur kaut ko paņemties. Varbūt vecs paliek, ja es nezinu. Kad man kaut kā prasās, viņš gribās tur izaugt savus tīrāmos līdzekļus ārā, kādreiz jaunībā tur uzpūt uz riepām kaut kā. Jā, mēs skatāmies kaut kāds tāds biznesa mērķis, kas man kaut kāda reāli, tad, protams, attīstīt uzturu bagātāju brendu. Sākt ražot visu kaut ko vairāk, visu kaut ko labāk. Šitā mums ir jauna lieta. Proteīna batoniņš. Tu varbūt ar nogaršot, iedot arī savu atsauksmi uzreiz. Principā mūsu mērķis šogad ir apgrozīt 3 miljonus. Kas, manuprāt, ir izdarāms. Protams, neviegli, tas būs sarežģīti, es domāju, bet tas ir izdarāms. Un tas ir, manuprāt, tāds diezgan nopietnas izaicinošs mērķis, uz ko mēs arī iesim. Šobrīd mēs audzējam pārdošanas komandu, bija 6 džeki, nākošais būs jau 9. Plus 50%. Pārdošanas komandā īstenībā it kā liekas 6-9 cilvēku kāda starpība, bet ir 50%, vai ne? Ļoti garšīgs. Labs, vai ne? Man ļoti garšo, jā. Kur viņi varēs iegādāties? Fitnes kanāls jau ir tirgošanā. Bet kaut kādos staķos? Nē. Lielveikali atņem visu naudu. Baigi grūti tirgot. Jo viena lieta labi tas, ka tur atņem tur lielāko peļņas daļu, bet ir pēcapmaksas. Tu atdod savu preci. Es riskēju ar naudu, vai ne? Ar laiku, un tad iedod veikalam tirgot. Viņi riskē ar ko? Ne ar ko? Viņi notirgo preci, nedod to naudu un tikai daļiņu. Tā kā jā, es mēģinu visu tirgot pats, ko es varu. Par alu mums būs bezalkoholiskais alus. Vajadzēja atvest, tev aizmirst. Ofisā bija viens, kas sauksies Neesmu loks. Tāpēc kā uz keipkām mums Neesmu loks. Pierģistrējām vakar jau sīdru kodu. Viņš mums ir saražots, viņš sapildīs pudelēs. Vakar viņu pasterizēja.
kas mums ir jāgaida analīzes, viņš sūta uz analīzēm, jo mums bija plāns uztaisīt bez glutēna. Testa partija neizdevās bez glutēna, bet Alderis teica, ka šitā ir liela partija, varbūt šitā ir sanākusi, pastīsimies. Tas, protams, nebija mums tāds galvenais mērķis, bet mēs domājam, būtu forši būt bez glutēna. Kāpēc bez glutēna? Ja ir cilvēkam glutēna nepanesamība, ja tu dzer daudz, tad pūkšās ādās. Mēs domājam, būtu forši būt bez. Redzēsim, vai būs. Jāsagaida arī alkohola saturs. Protams, ir mazākā 0,5, bet jāapskatās cik. Alderis teica, ka visdrīzāk 0,2 varētu būt, kas ir mazākā kvasam, tā kā reāls bezalkoholiskais. Un, manuprāt, izdevies ir baigi garšīgi. Es tev noteikti kaut kur atradīšu. Nogaršot. Viņš ir kukurūzu, līdz ar ko viņš garšo diezgan līdzīgi ir Koronom Blanks. Es garšoju bezalkoholiskos. Zini, baigi sen, precīzi tagad, ļoti sen. Tu to garšā neatcerēsies, bet, manuprāt, ir baigi foršā garša trāpījusies. Garšo tā kā starp Korona un Blanka pa vidu man baigi patīk, baigi foršā garša. Būs viņš mums 0,3 pudelēs, caurspīdīgais, arī kā Korona, un pieejams būs fitness kanāls LV, bet es domāju, ka mēs viņu ieliksim arī kādos alus bāros. Jo man ir, Pauls bāriem, laikā viņi sauc, rakstīja viens no alus bāriem, bet kādu laicīgu, viņiem būtu interese. Es domāju, tādās vietās gan mēs varētu salikt. Protams, ka viņiem tieši tā tu aizies ar savu produktu, noreklamēs viņus. Jo tā būtu tāda forša reklāma, zin kā, stāvēt, reklamēt mūs, reklamēt viņus. Tā kā. Es domāju, ka alus bāriem tas būtu ļoti interesanti. Jā, un alus mums analīzes jāsagaida, uzdizaina etiķetes, tā kā es teiktu, 3 nedēļas un būs pieejams pārdošanā. Super. Forši, jūs ātri vīdieties uz priekšu. Mēs mēģinām maksimāli ātri. Tā, manuprāt, viena svarīga lieta biznesā, ka lēmumu jāpieņem super ātri. Protams, bieži tu pieņems nepareizus, vai ne, bet nepareizie mācīsies, nākošie būs pareizāki. Tas, manuprāt, super svarīgi. Tur nav ko bremzēt, tas pilnīgi, es tev pilnīgi piekrītu, tas tā ir. Pat telpām es neesmu pieņēmis lēmumu. Tur nav īsti baigās telpas, tāpēc es pagaidām lēmu kustos, bet es domāju, ka es ielikšu 2. ātrumā drīz vien. Bet vai vajag vispār? Vajag showroomiņu tādu attiecīgi, kur var arī filmēt kontentu telpās iekšā. Priekš filmēšanas, jā, jo šobrīd jūs tur ārā mauzat visu laiku. Mēs tur mačiem ārā un tas Ziem valsts tur ārā, jā. Tāpēc laiks iet un, zin kā, tajā lietā es esmu palicis uz vietas. Tāpēc man liekas, jo man tā Dubai norāva. Man vienā momentā aizgājās fokus uz Dubai tik ļoti, kad un tad vēl tur vēl kaut kādas paralēli citas lietas, kuras es arī daru. Un attiecīgi tas man norāva fokus, bet es saprotu, jā, kad ir jātīst tukums un arī plus ir vajadzīga Rīga showrooms. Viņš nav vajadzīgs liels, viņam jābūt labā lokācijā, viņam jābūt showroomam, lai var kaut ko iedzīt iekšā, lai iekšā var filmēt. Pārējais ir ok. Tā, ka es pirku mašīnu, tev bija plāns varētu uztaisīt podcastu mašīnu. Atceries? Jā, es viņu jau uz vienu gribu uztaisīt. Es vienu gribu uztaisīt? Tā būtu, jo es redzēju, tu esi YouTube sācis vairāk likt video visādas, vai ne? Divus redzēju nesen? Divi arī ielikt, jā. Cilvēks skatās, bija 1000 skatījumu, vai ne? Tā kā es domāju, tas aiziet. Tā ir tāda it kā unikāla lieta, bet tajā pašā laikā podcasts, it kā tā daudz, ko cilvēki klausās, domāju, beig forši sajiet kopā. Jā. To viennozīmīgi vajag, tikai lai kāds nenozog ideju. Bet par to motivāciju padomājam, kā mēs vēl varam. Tu esi malacis, tu jau motivē. Tātad neesmu loks, piekdienā nedzeram. Es arī padomāšu kaut kādas lietas, kā es varētu iemotivēt. Tā kā mums ir jāmotivē jaunie, ne tikai jaunie, arī pusmūžu cilvēki, visdažādākie, visi. Un jāmēģina kaut kādā veidā. Jādara. Tikai jādara. Tā ir tā viena lieta, ko es iemācījos gan no sporta, gan no pārdošanas, bet ieguldu darbu, tur būs rezultāts. Un ļoti bieži cilvēki sūdzās par to rezultātu, ko viņi nav sasnieguši, bet viņi jau nav ieguldījuši darbu. Protams. Un tā ir, manuprāt, tā svarīgākā lieta, ko jāsāk. Sports to superforši parāda. Pārdošana kā profesija to superforši parāda. Jo vairāk tu darbu ieguldīsi, jo labāks būs rezultāts. Un tā, kad cilvēki to sapratīs un nečīkstēs par to, ka nav sasnieguši kaut ko nav darījuši, tas, domāju, visam veiksies labāk. Cilvēki baidās kļūdīties. Jā, tur ir tā problēma. Bet tieši tā, pilnīgi pareizi ir. Jā. Tā kā, Laura, paldies, ka tu atbrauc ciemos. Paldies, ka uzaicināji. Rekurīt, tavs M4. Šis būs mans kalendāriņš. Tātad šeit mēs redzam. Manējo M4, jā? Jūnijā, kā reiz Jāņos. Tur bija vēl viens M4 kalendārs, es redzēju, ka šķirstīja, ne zilā krāsā. Vēl viens, jā. Šis. Zilā krāsā? Jūlijā. Šis ar par Rīgu braukā? Šis ar par Rīgu braukā. Tā kā vairākas M mašīnas. Šitos kaut kur var nopirkt? Uzsūtīt? Kalendāriņus? Es viņus dāvinu vienkārši saviem tādiem labiem klientiem. Kaut kā tā kā, bet forši, jā? Skaisti. Es domāju, tur uz jūniju. Visu gadu jūnijas būs. Tā kā ļoti garšīgs batoniņš, reāli garšo. Vispār garšo proteīnu batoniņi. Tā kā
Kā tev proķis toreiz? Tu proķi Garšīgi. Jā, es viņu dzeru. Man viņš ir tupumā. Es viņu uzjaucu treniņu dienās, hops un forši. Jā. Mums ar citu proķis PVD notestē. Kā mums, redzēju video. Jā, ļoti daudz cilvēku domā, ka mums ir kaut kas tur slikts vai ir ieriept, un viņi uzrakstīs PVD, kad mums ir slikts proķis, vajag notestēt. PVD notestē mūsu proķi, un tagad mums ir gan atzinums no PVD, gan no testēšanas, kad obaltiņos pat ir vairāk, kā rakstīts virsū. Tā kā sanās diezgan smieklīgi, dabūjām kaut ko, par ko mēs būtu gatavi maksāt diezgan daudz, lai kaut kas tāds būtu. Dabūjām bez maksas, vai ne? Jā, laba reklāma arī. Laba reklāma beigās sanāca. Es redzēju. Tas likās reāli labs. Bet proteīns, proteīnu katru treniņu dienu jādzer. Atkarīgs, cik tu gaļu ēdi. Bet daudz gaļu ēdi, tev plēlu nevajag, vai ne? Tu neēd gaļu, tev vajag. Jo cilvēkam arī tās maldīgas priekšstats, ja kačājās vajag proteīnu. Īstenībā nē, pasties, cik tu uzturēt gaļu. Tu ēd daudz gaļu, tu neēd proteīnu. Ja tu kilogramu apēdi, labi, tu varbūt ne kilogramu, es kilogramu, tas 700 gramus, tad tajās dienās vienkārši nevajag. Es īstenībā maz noēdu gaļu darbdienās. Kaut kā man ar to ēdienu vajadzētu tieši vairāk sabalansēt pareizāk. Bet proķi pierod klāt. Proķis pierod, proķis izmēr dzer katru treniņu, pēc treniņu. Pierod proķis. Pirms tam, kaut kāda arī kreatīna iedzer. Brīžiem vairāk bija, brīžiem mazāk, bet, katrā ziņā, tas viss ir vajadzīgs, tas ir uzturs. Tam jāsako līdzi D vitamīns, magnīs un tātad L-teānīns, viss šīs lietas. Un Lauris arī man atved vitamīns, Lauris man uzprasīja vakardien. Vienu jautājumu viņš pateica, nē, tas ir labāks, vai to, šito, to, viss. Tas viss notikās pāris sekundēs. Un man jau munīcija gaida man, tā kā es nākamdien būšu superjaudīgs. Labi, paldies tev, ka tu atbrauc. Paldies, ka uzaicināji. Vienmēr prieks tev satikt. Paldies tev pozitīvas enerģiju un vajag vairāk tāds cilvēks, lai mēs varam močināt. Un tikai jāmauc. Visi vienā virzienā. Jādara. Tā kā, un sekotāji, rakstiet komentārus un pieskojiet. Jā, galvenais pieskojiet, rakstiet komentārus un tieši pa motivāciju varbūt iekomentējiet, ko jūs tieši vēlētos redzēt. Tas būtu, man liekas, ļoti svarīgs. Nu jā, un safilmēs, sataisīs, sadarīs visu, ko skatītāji teiks. Tieši tā, un mēs virzīsimies tātad jūsu virzienā. Tā kā gaidām komentārus. Neapstīt G-klases, vai ne? Kaut kāds nianses, ko, kas kā. Kā man G-klases super mašīna. Man zin, kas patīk? Brīkrās durvis, tā kā tankam. Tā kā tankam vaļā ciet jātais. Kā ja man G-klasē patīk? Man patīk tas izskats. Es zinu, ka ar cilvēkam varbūt tas izskats, zinu, kā tur neīpaši, tur vecmodīgs, bet no otras puses, ja tu to mašīnu pēc, tad tu zini, ka jaunāks modelis izsīsies tāpat kā vecāks, un tai mašīnai būs ilga vērtība. Un tādā ziņā man par foršu mašīnu. Es gan pats neesmu braucis ar tādu. Tu izbrauks. Bet man izskatās labi. Obligāti. Uztaisīt, man gribās redzēt Laura emocijas arī braucot tieši ar šo auto, jo, kā viņam vispār patīkās. Mans emocijas, es pirmo reizi braucu ar Geļiku Dubajā. Man likās, wow, ko labi. Izbraucot šeit Latvijā arī labi, bet kaut kā bišķi savādāk, man likās. Kaut kā, varbūt tāpēc, kad uzmanība ir forša lieta, bet likās pa daudz uzmanību uzreiz. Beigās saprotu, ka numurs virsū, viss tak pareizi, viss ir kārtībā. Bet, Laurim ar tas pats ir, ka patīk sportiski auti. Vairāk pie zemes, kad tu iedod ručkā, viņš tur labi aiziet. Šies, ka iedod ručkā, tā kā dzīvāk aiziet. Bet mašīna ir forša viennozīmīgi, un tas ir tāds rets, savādāks auto, un tomēr viņš ir uz rāmi. Mums jāsaprot, tas ir reāli džips, kad mēs varam līdzināt viņa Range Rover kaut kādu. Bet, tomēr otrs tāds kā G-klase nav. Šis ir skaists, ja tad viss ir karbonijā, tas ir eksterjera karbons. Šitā ir tā štēle, ko mēs gaidījām. Karbons stūrīti? Karbons stūre un viss iekšā karbons mēs gaidījām. Šitie tevis, jā? Jā, pusgadu iedomājies, masāžu, ventilācija, līkums sēde, kad viņš tev piespiež, viņš tur lielais būmēstars, tad pilnais būmēstars, aprīkojums reāli viņam viss, kas ir vajadzīgs. Bet es ieliku. Man gribējās gaišu soli, bet es domāju, ko gaišu? Tas tādi melni, pelēkiem digiem un tādām pelēkām līnijām. Kā tev tās pelēkās līnijas? Aizmugurē arī? Jā. Tādas neuzkrītošas. Knāti pamanāmas. Jā. Jā, viss tāds ir neuzkrītošas, bet tas galvenais bija, tāpēc, kad ir karbons pelēks, krāsts tomēr uz Monza greja. Gribējās tās līnijas, tātad sēdekļos tieši, lai viņš var paskatīties no šejienes, varbūt labāk redzēt, jā, bet, kaut kā tā, un tā karbona stūra, karbona eksterjers, viss pārējais. Šitās daļiņas, jā? Kaut kas vēl karbona? Šis arī. Uz riepas? Jā. Tukš iekšē? Tur apakšā ritenis, var redzēt.
Un kaut kā, jā, nu, protams, tas šarms, ka tu kārtīgi var aizcirst tās durvis iet. Arī karbons. Karbona rokturīt. Jā, lietas sargs no Mercedes. Bet īstenībā no ārpus viņš izstās lielāks, tikai viņš ir no iekšpus. Viņš ir augsts, viņš ir ļoti augsts, jā, bet ir tā. No aizmugurē tur nav daudz iet. Tā kā, bet man patīk, ka tās durvis jācēr. Un, protams, visi tātad melnie burti, otrā nakts paka, melnie izpūtē. Pirms tam nenāca melnie izpūtē. Visiem geļikiem, kuriem bija melnie izpūtē, viņi bija krāsoti. Šitiem ir pirmajiem, kad jau stokā viņus var dabūt melnus. Viņam ir otrā nakts paka. Tātad, kas vēl, nu, visāds, jā, visāds nianses, kas likās, ka pirms tam nav, šitas ten, tas jumts viņam savādāks. Un nāk šitie ten viss plasmas, ka, jā. Tā kā kaut kā tā, un šie diski, jā, viņi skatās individuālie, tā kā tādi jubilejas diski, šampanietī. Arī ok. Ziema, vasara vieniem ir augsti? Jā, es domāju, ka jā. Zin kā, tu redzi, man ir vasaras riepas. Man ziemas riepas ir nopirkts, rēķins tika apmaksāts jau mēs decembrī, bet es neesmu aizbraucis viņus uzlikt. Tāpēc, ka nav jau ziemā ārā, bet nu, līdz 1. martam cerams, mums policija neapturēs. Jo no 1. marta ir braukt vasarnēm oficiāli. Jā, 1. marts vasaras. Zināju to, kad dzinēji liek ar rokām, tātad AMG, tur katram tātad meistaram, kas viņu saliek, virsū ir uz dzinēji tātad. Vārds uzrakstīts? Jā. Tur bija kaut kāds paraksts uz logu, to, ne? Jā, tur arī, tas viņiem visiem, tas manufaktur, tas. Bet reku, te ir Aleksandrs Vorvēls. Tātad, ja mēs šito čali, es varu satikt, aizbraucot uz AMG, tur pieteikt, protams, ja es viņu vēlos satikt, es varu satikt to čali, kas viņu salika. Tātad AMG Rūpnicā. Kaut kā tā, forši, vai ne? Made in Germany, jā. Bet viņš salika tikai motoru, ne viens mašīnu. Nu, tikai motoru. Handcrafted by Alexander. Jā, tā kā, nu, kaut kā tāda, visādas tādas niansītes. Tur viņi visādi pasākumi tie AMG ir, ka tur brauk pa bezceļiem, vēl tur kaut kur pa trasi. Bet žēl tagad ielikt trasē šito, zin kā, tur, nu, kā jau, varbūt baigi labi viss aizies, un tad jau varbūt laidīšu. Šitam ir modeli vecākam nebija viens šitais te? Man liekas, ka divi. Es redzēju kaut kur video, kad Krievijā vienas džeks arī, viņš viņš beig čīksēja, kad tikai viens ir, un ja var ciet, tad viņš vāks lokās. Jā, varētu būt, ja viens viņš reāli. Bet tas varbūt vecākam bija. Klau, bet redz kā, tev vajag rītīgi, te viss jācēp, ne tikai durvis, bet te arī ir jācēp haube. Tā, ne? Te nebūs tā. Šis, ops. Normāli. Nu, sāk godīgi to salikumu, kā tu tādu krāsu. Vot zini, kas ir forši? Viņai mainās. Viņš vakarā, piemēram, kad ir krāsa mainās? Krāsli, jā, viņš krāslā ir tumšāks. Viņš tāds vairāk armijas tēls. Es nezinu, vai es ņemtu tādā krāsā. Es droši ņemtu melnā. Man patīk melna. Jā. Melns. Spīdīgs melns. Spīdīgs melns. Jo man stāvēja tā vienkārši 3 tādi. Jā. Ne gan 25. gada, bet 3 viens ir balts, viens ir melns, viens tāds pelēcīgs. Es ņemtu laikam melnu spīdīgu, bet šitā krāsa arī ir ok. Zinu, ka varbūt gribētos bišķiņu vairāk tādu uz zelta pusi. Viņš tāds pelēcīgs zeltains, gribētos bišķi varbūt uz zelta pusi. Atcilzēm, ka saulīt iespīd, tur viss ir zeltā. Downpipes nevajag uzlikt. Šitam vajadzētu pamāju, viņš būtu skaidrs vienkārši. Tas tāds brabus stilā, es būtu klausīgs. Es biju sākumā uzkomplektējis, neuzlika āķi. Beigās man džeki... ir āķis vai tad? Jā, man džeki beigās saka, nu liec to āķi, tu gribēsi uzlikt, viņi pēc tam maksās par kaut kādi 5000. Tagad vienkārši komplektējot, tas bija vislētākais. Viņš ir 300 eiro komplektējot. Viņa elektriski arī nāk uzsver podziņu. Tas ir geliks, tur viss manuāli, tur atskrūvē, aizskrūvē, uzliec un kaut kā tā. Bet, jā, tā kā tu pa karbonu es samaksāju kaut 16 000 pa iekšanā, nu par šitā mazajām niansīm tā. Pa šito es vēl 400 eiro samaksāju. Vāciņa? Tas nav parastais vāciņš. Jā, šitas vāciņš maksāja kaut 400 eiro. Kāpēc vāciņš nav no karbona? Nezinu. Nebija? Nē, jau. Baigs smuks maržo. Bet 400 eiro bija vāciņš, jā, tā kā... Un pēc tam es domāju, to jau mierīgi varēja nesakīt, bet nu labi, ja ir. Kad fočais tirgosies, tad... Tu būs vāciņš arī ar vāciņu vaļā, bet ir keilis. Tā ir štēle, ja. Jo Geliks, piemēram, viņš jau netaisīs softflows. Tie softflows, kas ir, piemēram, kas ir redzami G-klasēm, tie ir visi ieliktie. Oriģināli G-klasa turēsies pie tā, kad viņi tomēr ir G-klasa un te ir G-Wagon. Bet ierakstat komentārā, kā jums liekas salikums, kā salons, kā diski, kā krāsa un kā kopumā G-klasa vispār kā tāda. Ko tu labāk ņemt, Lamborghini Urus vai G63? Paldies, ka ieradies! Baigi forši parunājām.
proteīns, garšīgs, vitamīni ir uzņemti. G klases parādījām, vēl nocitēsim. Tā kā paldies jums par laiku un sekojiet Laurim fitness kanālam, sekojiet man First Auto un daboniet kalendāriņu, vai ne? Ar Lauru mašīnu. Brauksim mājas kalendāriņu. Tieši tā. Oficiāli. Super, paldies!